Čau visiem! Nu, prieks jūs visus uzrunāt, manus draugus, kas skatās, seko arī šad un tad man, bet no labu laiku neesmu neko dalījies savos ierakstos, bet man neliek viena lieta, es teikšu tā, tiešām Dieva skubinājums ir tāds liels, padalīties ar to, ar ko man sirds pilna. Mēs visi dalāmies ar lietām, kas mūs aizrauga, kas mums patīk. Citu aizrauga ceļojums, viņš filmē ceļojumu, tad viņš liek soc tīklos iekšā parāda. Citam ļoti patīk, ļoti garšīgi paēst, viņš tur filmē kotletes, kartupeļus, kāds ir apēdis, katreiz tur makarons, un tālāk. Mēs patiesībā izpaužam to, kas mums patīk. 33 gadu atpakaļ es kļuvu ticīgs, un ir tāda grāmata, ko sauc par Bībeli, svētiem rakstiem, tā man ir aizraugus. Un kāpēc aizraugus? Tikai tāpēc, ka es redzu, ka tā ir ļoti tāda patiesa, reāla grāmata, un kas tiešām piepildās viņa pravietiska grāmata, visu, ko viņa teikusi, tas piepildās savos laikos, noteiktajos laikos. Un arī es esmu dzirdējis to, kad ir tādi cilvēki, kas tā mistiski runā par Bībeli, ir tāda grāmata Bībeli. Es pats savā laikā dzirdēju, ka bija neticīgs kā puika vēl, ir tāda grāmata Bībelē. Zini, tur ir baigi gudrās lietas, tur ir pravietiskas lietas, tur tādas lietas, ko stāst par nākotni, un viņas tur piepildās un piepildīšās. Jā, un tā ir. Tāpēc tā ir tāda ļoti aizraujoša grāmata. Bet par cik man skatās ticīgi un neticīgi, es, mīļais draugs, kas tu esi neticīgs, neslēdz ārā, tev varētu būt arī interesanti, jo es centīšos pastāstīt nedaudz par šo grāmatā, vienkārši saprotamā tādā cilvēku valodā un parādīt to, ka tomēr tā ir aizraujoša un ka dod padomu šodien mūsu dzīvē. Man savu laiku rokā nonāca tā te maza brošūriņa, to varbūt tās tur arī izlasīt, ja, kura bija, tā ir burtiski lekcija, pierakstīta lekcija, kas tika nolasīta pasniedzējiem un studentiem Maskavas valsts universitātē 1990. gadā. Tas ir padomju laika vēl, tas ir brīnums, ka kaut tādas lietas varēja notikties. Un to nolasīja Džons Maks Mēsels. Un viņš minēja tādu notikumu reāli iz dzīves, ko es nolasīšu. Cambridge universitātes profesors Džons Kapelējs, kas vēlāk ieņēma visaugstāko amatu Anglijas tiesu sistēmā un ir atzīts par Britu vēsturē visizcilāko likumu zinātāju, saka, es zinu pierādījumu nozīmi. Tomēr man ir jāsaka, ka Jēzus Kristus augšām celšanās pierādījums neviens nav varējis apstrīdēt. Tas ir pa Bībeli. Gudri vīri, kas ir izteikušies par Bībeli svētiem rakstiem. Lūk, lai jums būtu tāda interese, tā ir Bībeli, to sauc ar par svētiem rakstiem. Un es gribu, ka mēs tagad, apskatāmies vienu notikumu, kas notika Jēzus laikā, kad Jēzus staigāja pa zemes virsmu, kalpoja, jo kā gudrs cilvēks pateica, tas bez šaubām, tas ir noticis, reāls fakts, ka persona Jēzus Kristus ir bijis, staigājis pa zemes virsmu un darbojas, tas ir reāls fakts. Lūk, un bija notikums, kas ir fiksēts, datēts, un lūk, un to var izlasīt Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā no 40. pantiņa. Par vienu vīru vārdā Jāirs, kas bija sinagogas priekšnieks. Mūsdienu laikā tas būtu baznīcas priekšnieks. Ne mācītājs, bet priekšnieks, tāds pārvaldnieks, burtiski saimnieks, saimniecības daļas vadītājs, kurš pārvaldīja to visu sinagogu. Un viņš bija tāds ļoti ievērojams cilvēks, jo ebreji bija diezgan dievbijīgi. Viņi apmeklēja sinagogas lielākā daļa, protams, bija arī neticīgi ebreji. Bet gāja uz sinagogu, un sinagogā parasti brauc ciemos rakstu mācītāji, tika lasīta Tora, bauslība, un viņš ļoti labi pazina, svētos rakstus. Lūk, un viņa dzīvē ir notikums, tagad diezgan tāds traģisks notikums, viņam ir vienīgā meita, 12 gadu, un viņa saslimus un reāli mirst nost.
Ziniet, un tas, kad pieminot šo, ka viņš sinagogas priekšnieks šis vīrs ir, un kā es pieminēju, viņš pazina noteikti daudz rakstu mācītājs, kas tur brauc, lasīt svētos rakstus, un visi šie farizēju rakstu mācītāji, viņi ļoti daudz uzgūnēja Jēzu Kristu, viņš kaut ko darīs pareizi, nepareizi, pēc bauslības pareizi, lai varētu viņu apsūdzēt. Un noteikti tādu prātvēdu viņi mēģināja piekasīties kaut kur Jēzum, ko viņš dara nepareizi, jo Jēzus Kristus ļoti daudz šos rakstu mācītājus apsūdzēja, ka viņi ir liekuļi, ka viņi runā vienu un runā ļoti pareizi, bet paši vispār nedzīvo tā, kā citā vietā teikts, ko Jēzus teica, jūs sasienat smagas nastas, ko paši jūs negribat nest, un uzliekat cilvēkiem virsū, nospiežat cilvēkus. Lūk, un tad tas Jērs no tādiem cilvēkiem, varētu pateikt, diezgan ietekmēts bija, un viņš jau zināja, ko viņi sprieda par Jēzu, kā viņu salīdzināja ar svētiem rakstiem, vai viņš pareizi dara, vai nepareizi. Viņš nepareizi darīja, Jēzus tur nemazgāja rokas, kaut kādā brīdī viņa mācekļi nemazgāja rokas un ēda, un vēl. Un tagad šim Jairam meitiņa slim uz miršanu, un ziniet, kāda vēl vienā vietā teiks, tie farizēji pat centās izslēgt tik vienu no draudz, kurš sekoja Jēzum Kristum. Bet šajā situācijā Jērs, ka viņš redz, ka viņa meitiņa mirst, bet viņš redzēs, ka Jēzus dara tiešām pārdabiskus brīnumus, varbūt neredzēs, bet dzirdēs noteikti, viņš bija ļoti daudz par viņu, ka dara pārdabiskus brīnumus, un viņam šī stadija sanāk, viņam Jairam paliek pilnīgi vienalga, ko saka rakstu mācītāji, farizēji, kur tur baigi teoloģiski pareizi izvērš rakstus. Viņš saka, es iešu pie Jēzus, lūkšu, lai viņš nāk manā namā un dziedina manu meitiņu. Lūk, un tagad Jairs iziet ārā, viņš redz pūli, un pūlī iet iekšā, satiek Jēzu, ieraug Jēzu un lūdzu, Jēzu, nāc lūdzu manā namā, mana meitiņa mirst. Un es, ejam. Viņš nenoraidīja. Kaut viņš jau daudz rakstu mācītājs ar tur aprāja, norāja, bet viņš gāja pie šī Jaira, tāpēc, ka Jairs lūdzu palīdzību. Redzēja, ka viņa sirds izmisos. Lūk, viņš iet pie Jaira un ceļā tagad notiek viena sieva, kas arī 12 gadus. Galvenais, tas ir, tas zīmīgi, tas nav tāpat vien, bet, sieva, kurai 12 gadi ir asiņošana, mums to grūti saprast, kā tas ir, nepārstāja asins, un rakstīts, ka viņa ļoti daudz rocības bija iztērējusi, lai taptu veseli, pie visādiem ārstiem apmeklējusi, kā moderni. Šodien ļoti daudz saslims ar kaut kādām slimībām, skrēt pie viena ārsta, otra tur izmeklēšana tā, bet jēgas nav. Viņa ir slima joprojām, viņa ir izmocījusies, kā teikts, viņa iztērēs visu savu rocību, bija tur rakstīts tajā notikumā. Un viņi saprat, es iešu aizkaršu Jēzus drēbu vīlu, un kad es aizkaršu, es kļūšu veseli. Kaut gan viņi pēc tā laika notikumiem, viņi nedrīkstēja iet cilvēku sabiedrībā iekšā, jo, ja cilvēku uzzinātu, ka viņi ir ar tādu slimību, viņi varēja nomētāt ar akmeņiem, viņi bija nešķīsti, un līdz ar to viņi padarīja cilvēks nešķīstus. Bet viņai vairs nav cerības. Viņi saprot, visu, es esmu izstumta ārpus, ar manim tāpat cauri, un es aizlauzīšos pie Jēzus, un es zinu, kad es pieskaršos viņa drēbu vīlē, es būšu dziedināt, un viņi tagad laužas tajā procesā, atceries, ka viņi iet pie Jaira uz mājām, un nedomās, kā Jairam, kas notiek Jaira sirdī, meitiņa guļ, slima, daudz cilvēku, drūzmēs ap Jēzu, un tagad šī sieva izlaužas caur tajā brīdī, aizskar drēbu vīlu, un dziedinājums viņai ieplūst. Viņai ieplūst dziedinājums, viņa top veseli, un Jēzus tajā brīdī sajūt, ka spēks ir izgājis no viņa. Un lūk, un Jēzus tagad apgriezt, kas man ir aizskar, spēks izgāja no maniem ārā. Un sieva ieraudzīs, ka viņa ir atklāta, pastāst, kas notikusi, bet iedomās tajā brīdī Jēzus apstājās. Un man liekas, ka Jairam vienkārši tur prātā kaut kas, vienkārši vārjās, prātā, ejam taču ātrāk, taču meitiņa mirs,
Jēzus apstājās un prasa, meklē, kurš aizkārs, tur vēl pat Pēters, viņa mazlis, Jēzus, liecies mierā, ka daudz cilvēkiem, jebkurš tev varēja pieskarties, Jēzus teica, nē, spēks no maniem izgāja. Lūk, un tad tā sieva tur stādās priekšā, pastāstīja, kas bija, un viņš saka, svētīgs, ja, tavu ticību tev palīdzējis, ej. Un lūk, un Jēzus tagad turpina ceļu pie Jāira, un kas notiekās? Un tagad no Jāira nama atnāk cilvēki un pasaka, Jāir, neapgrūtini mācītāji, tava meitiņa nomira. Tava meitiņa nomirusi. Un iedomājies, mēs to nestādamies priekšā, mēs pat īsti stādīties nevar. Vienīgais, ja kāds no klausītājiem tiešām ir piedzīvojis to brīdi, ka kāds tuvs cilvēks tiešām jau ir uz miršanu. Lūk, un vēl jau vairāk tas ir bērns. Un tagad pasaka, tavs bērns nomirs. Man liekas, tas tā kā zibens, vienkārši spēriens, Jāir sirdī, bet es gribētu teikt, vienkārši paskatos rakstos, lai izlasītu pāntiņu. Tieši izlasīšu no 49. pāntiņa. Un ja vēl runājot nākāts, sinagogas vecākā sūtīts cilvēks saka, tava meitiņa ir mirusi, neapgrūtini mācītāji. Bet Jēzus to dzirdējis, tam teica, nebīsties, tici tikai, un viņi taps izglābti. Cilvēki pasaka, reāli jau sapratuši diagnozi, viņa ir mirusi. Nebija tā, zinu, ka šodien mūsdienu cilvēku var pateikt, varbūt tas tur kaut kāda, tur koma vēl, kas, zinu, tas nevarēja būt, jo komai ir vajadzīga mākslīgā elpināšana. Lūk, bet tur konstatēts fakts, viņa ir mirusi. Un šie cilvēki pasaka, tātad laiks pagājis vēl no tā brīža, ka viņi tā kā nomirusi, šie cilvēki ir atnākuši paziņot to. Un iesaka, burtiski neievērotams, nebīsties, tici, nebīsties, tici tikai, un viņi taps izglābti. Un viņi tagad nonāk šo namu, un iet namā, un tur pilns cilvēki, kas jau raud, apraud tur šo meitenīti, un izsaka savu līdzjūtību burtiski. Un ja es saku, ko jūs te darat? Viņa guļ, viņa nav mirusi. Un tie vēl vairāk paliek nikni. Iedomās, viņi taču speciāls, viņi zina, kas ir miruši. Tu ko, tu ņirgāties atnāc? Kā? Mēs zinām, viņa mirusi. Un viņš pateica, davai eit visi ārā. Eit ārā no istabas visi ārā. Un atļauj palikt tikai Jāiram, viņas sievai un pasaukt dažus mācekļus. Un tagad viņš iet tai meitiņai saka, burtiski, kad viss ir izdzīti ārā, meitiņai, viņš saka meitiņai, izlasīm, bet viņš satvēra tās roku un sauc, meitiņi, celies augšā, un viņas gars atgriezās, un viņa tūdaļ uzcelās, un viņš pavēlēja tai dot ēst. Fantastiski! Kāpēc? Kāpēc vajadzēja palikt Jāiram? Kāpēc mātei un nevienam citam? Tāpēc, ka visi pārējie pasludināja nāvi. Bet ja es iedrošināju, paliec ticībā, stāvi, lai nenoplūk, un lūk, un notiek brīnums. Un zini, ko es gribēju šo arī pateikt? Mēs varam šodien mācīties no šīs lietas. Jo tu var būt tās savā dzīvē, bijis kaut kādā līdzīgā situācijā, tev nav nomiris cilvēks, bet tev bija kaut kāds brīdis, kur tev tāds izmisums, un tu varbūt nāc pie Jēzu, sauc Jēzu, palīdz, tu no sirds gāji. Tu nebija liels, varbūt ticīgais, varbūt jau bija ticīgais, bet tev bija tiešām tāds brīdis, kur tev likās viss, pats tuvākais, kas ir tas, mirst, un tu lūdz, Jēzu nāc. Un tu gaidīji, tu lūdzu, pielūdz Dievu, Dievs lūdzu, palīdz man, un pagāja kaut kāds sprīdis, un liekas, tās situācija vienkārši tur nomirst. Tavu problēmu kļuva mirus, viss nav atbildes tavai situācijai. Un tajā brīdī, kā saka, lai palikt šajā ticībā, lai ticētu līdz galam pat, ja tur izskatās, ka viss mirs, tev vēl kāds iedrošināja pateic, klausies, viss tur ir cauri, tur nav iespējas vairs nekāds. Un tu esi pagriezies un aizgājis projām. Varbūt pat esi aizgājis tālu projām no Dieva. Bet zini, tu aizgāji
pirms sagaidīji atbildi. Atbildi savai dzīvē, atbildi no Dieva. Pat, kad viss izskaties mirs, tu nesagaidīji atbildi no Dieva. Mēs to varam mācīties. Un kas tad notiekās, kad tu nesagaidīji? Tev sākās rūkums, jā, tu mani pameti, tu pagriezies, tu aizgāji projām, bet patiesībā tu aizgāji no Dieva projām, bet Dievs vēl nebija savu galvārdu pateicis. Ko es ar to gribēju pateikt? Draugs, ja tu esi bijis tādā situācijā, kur tu sauc uz Dievu un liekas tavs, visu tu nesagaidīs atbildi, un tev līdzies mest visu plinti pie malas un visai ticībai pateikt, nē, viss, es par to negribu vairs zināt. Jēzus tev bija blakā, bet tu pagriezies un aizgāji projām. Nesagaidīji atbildi, pat kad visi liecināja, ka tur mirs. Jo Jēzus ir kungs pār dzīviem un mirušiem. Viņš ir kungs pār visu, bet vai es ļauju viņam būt kungam savā dzīvē. Ar to es gribēju šoreiz padalīties tādu stāstu, kas bija notikums reāls, kur notika brīnums, kur meitiņa augšām cēlās. Bet arī mēs šodienai mācāmies parādīt, kā tas var izskatīties mūsdienā. Tā centos uzzīmēt. Un ja tev ir bijuši kādreiz attiecības ar Dievu, tu sauc uz Dievu, un ir bijis kaut kāds tiešām brīdis, kur es pagriezu muguru, es teikšu, nāc atpakaļ. Nāc atpakaļ pie Kristus un uzticies Dievam, un viņš tev vadīs pa patiesības ceļu. Šai reizē tas būs viss. Ir kaut kādas lietas, ko es gribu vēl padalīties ar kādiem citiem stāstiem no Dieva vārda. Ja tev tas interesē, būtu labi, ja tu kaut kādu ziņu padod, kaut kādu savu domu pateiktu arī, tas būtu labi, komentāru var uzrakstīt. Un vēl, ko es gribētu pateikt, jā, ja tev ir interesi uz Bībeles studijām, pastudēt Bībeles, tev neaicina iestāties draudzēm, jā, bet no septembra mēneša mēs uzsāksim brīnišķīgi tādu video arī būs, bet apmācības kursu par Bībeles pamatiem. Parasti, ko cilvēki prasa, kas ir Dieva vārds, tur uzdot dažādākus jautājumus par to, ko Dievs saka par dziedināšanu, un vēl tur dažādākas tēmas par, kāpēc ir vajadzīga ūdens kristība, svētā gara kristība. Un mēs iziesim tādām tēmām cauri nedēļā reizī. Ja tev ir tāda interese, būtu ļoti labi, ja varētu sazināties. Es arī iedošu savu telefonu numuru, varēs uzvanīties, jau pieteikt, lai sarunātu mēs par šīm mācībām, jo tās notika Zoom tajā platformā, visā caur Zoom, bet tie, kas dzīvo tālāk, kaut kur nav pie Rīgas tuvumā, ja, tie caur Zoom varētu pieslēgties, bet tie, kas Rīgā tuvu būtu ļoti labi, tu arī varētu atbraukt uz šīm mācībām, priecātos redzēt, kas notiks Rīgā Bieķencels ielā 40, vēl precizēsim visus tos laikus, kā tas būs, tas noteikti būs kāds pirmdienas vakars, un tad klātienē, varēs būt klātienē un arī cilvēku attālināt pieslēgties. Protams, klātienes variants vienmēr ir ļoti interesants, jo parasti, kad klausās, rodās jautājumi, parasti pēc mācību tā cikla mēs varam izrunāt daudz lietas, uzdot jautājumus par to, ko mācījāmies, vai vēl kaut kādi jautājumi, un tad arī kopēji varam lūgt par lietām. Un, es piedzīvos tādās mācībās, kad Dievs darbojās. Tā kā es tev, jau uzaicinu jau gatavoties, ja tev ir ļoti liela interese, un tu varbūt gribēji pētīt jau tādas lietas, tā kā droši varēs pieslēgties. Kā minēt, tas tev nepiesien nekādai draudzē klāt. Jā, ja tu pat esi no kādas citas draudzes, un jums nav bijuši tāds Bībeles studijas, pamats, lai ielikt fundamentāls pamats par Dievu vārdu, lai saprastu, tu mācētu orientēties Dievu vārdā, tad droši var pieteikties, un es zinu, ka tas nesīs tev svētību, un to varēs būt par svētību savai draudzē. Jā, bet ja tu gribi vēl vairāk, tad ir dievkalpojumi, kas notiek Rīgā, Bieķencels ielā 40, katru svētdienu 11. Un arī Bauskā, tie ir sestdienās dievkalpojumi 12. Rūpniecības ielā 16. Tā kā, ja gribi, vari pievienoties klāt, būšu ļoti priecīgs tev
redzēt, bet mēs varam sekot līdzi. Un noteikti jau arī padalīšos kādu jau atkal interesantu kaut kādu notikumu, paskatīsimies tādā veidā, ko mēs no tā visu varam mācīties. Labi, lai Dievs tev svētī līdz nākamajai reizei. Čau!